Čau! Mani sauc Laura, un es braucu 3,5 mēnešu garā studiju mobilitātē Erasmusā uz Radomu, Poliju. Skaties šīs dienas grāmatas, lai uzzinātu, kā man tur ies. Pirmā pilnā diena, kā es pārvācos uz Poliju. Es jau sapazinos ar istabas biedreni, un blakus ir vēl viena istabiņa, arī ar tām meitenēm. Visas ir no Turcijas. Taisīšana iet uz veikalu. Viņas piedāvāja, lai es ar viņām, jo viņas arī iepirkāmies ēdienu veikalā. Iegāju tad kaut kādā veikliņā līdzīgā drogām, nopirku šampūnu un kondicionieri, ko es nebiju paņēmusi. Un kaut kā tā, tagad eju atpakaļ uz viesnīcu. Pāris dienas esmu šeit Radomā. Īsti nekas nav jādara, tāpēc dienas tā diezgan nemanot paiet. Sēžu istabā, kaut ko tamborēju, kaut kādu, komunicēju ar meitenēm, vakar skatījāmies filmas, skaros seriālus, filmas. Esmu dažas dienas par agru atbraukusi. Šodien bija pirmais tāds kā notikums, bija orientation meeting. Un mēs bišķi iepazināmies, koordinators mums pastāstīja, kas, ko un kā, nedaudz par visu šo te pieredzi, visu, kas un kā būs. Jā, rītā ir kaut kāda neliela tikšanās, rītdien ir kaut kāds pasākums, un nākamnedēļ sāks tikai lekcijas. Šodien tas orientation meetings bija diezgan īss, pēc tam aizgājām uz veikalu, tikko paēdām, un izdomāju vienu iziet ārā, gribu aiziet līdz vienai bibliotēkai. Cerams, ka sanāks piereģistrēties. Labprāt paņemtu lasīšanai kādu grāmatu, gribas kaut ko palasīt, kaut kā tā, atklās ar sevi kaut kā tā. Dodos uz bibliotēku. Vakarā ir 2 lekcijas manā koledžā, kuras es gribu noklausīties, redzēsim, vai man sanāks. Jā, diezgan silts laiks, nav karsti, nav augsti. Diezgan patīkami, kamēr saulīte silda, nav vējš. Šeit tāda forša, skaista diena. Ejam uz bibliotēku. Atnācu mājās no bibliotēkas un izlēmu, ka gribu noskrēt super mazu skrējienu, jo ļoti sen neesmu skrējusi un kaut kā sagribējās. Tāpēc es gāju ārā, tikko noskrēju savu super īso skrējienu, iešu atpakaļ mājās
iešu dušā, nedaudz pasēdēšu, un būs vēl laiks aiziet vakariņas. Mums kā tā paiet vakars šeit. Pulkstenis ir 8:55, mēs nedaudz kavējamies. Šobrīd esam ceļā uz skolu, un mums ir lekcija kaut kāda no ukraiņu pasniedzējiem. Es īsti nezinu, ko viņi stāstīs, bet varētu būt ļoti interesanti, un mēs izdomājām pievienoties. Tā kā šobrīd ļoti steidzamies, ļoti labs laiks, spīd saulīt, un skrien uz skolu. Mums beidzās lekcija ar ukraiņu pasniedzējiem. Viņi nedaudz pastāstīja par savu skolu, nedaudz arī par visu situāciju, kas, ko un kā. Paklausījāmies, diezgan īsti tā saruna bija, un tad devāmies tālāk. Vajadzēja aiznest līdz tādam ofisam iesniegums, ko mēs aizpildījām kopā ar koordinātoru, lai dabūtu tādu kā reģistrācijas numuru, tādu kā identifikācijas, saucās PESEL numurs, un vajadzēja aiznest dokumentus uz to ofisu, lai viņi mums uztais šo numuru. Un tad devāmies tālāk, tā kā daudz no mums, lielākā daļa no grupas, visi ir no Turcijas. Viņiem vajadzēja atvērt bankas kontu šeit, jo viņi nevar savādāk īsti veikt nekādus maksājumus. Viņiem sarežģītāk būtībā nekā man tas viss. Mēs bijām bankā, mēs bijām veiklā, es atradu veiklā vegāniskos Alpro jogurtus, diezgan forši. Jo tajā veiklā bija vesels stends ar vegāniskām lietiņām, un to es neesmu redzējis nevienā citā veiklā. Un Alpro jogurtus arī nekur nevarēja atrast šeit, tieši Radomā. Varšavā bija, bet šeit nē. Un es nopirku jogurtiņus, un šobrīd mēs jau esam ceļā uz mājām. Uz hoteli. Visi esmu piekusis, visu dienu staigājam apkārt. Gribu ēst, neesmu ēdus brokastis. Mums beidzās izstāde, mēs visi apskatījāmies, es vinnēju loterijā. Mēs uztaisījām vēl tādas kaklarotiņas, es viņu parādīšu visu, kas mums ir. Tad mēs bijām tirdzniecības centrā, patērām kafiju, parunājāmies, pastaigājāmies pa veikaliem. Un tagad esam atnākuši jau mājās. Īstumā esmu ļoti nogurusi, jo atkal gandrīz neko neēdu. Banānu un mazu paciņu ar čipsiem, ko mums iedeva bez maksas pasākumā. Vajadzētu laikam paēst. Īsti negribās, bet laikam tomēr vajadzētu kaut kā tā. Šis ir tas maisiņš, ko es vinnēju loterijā, un tūlīt jums parādīšu, kas tur ir iekšā. Tātad šis ir tas, ko es vinnēju loterijā. 4 stikla glāzes, čipsi, šāds te atslēgu piekariņš vai kaut kādas kartiņas turētājs, bloknots un 2 šādi te. Nezinu, jā, bādīvāšu tā kā dušu želēs. Jā. Tad arī no citiem standiem es dabūju šādas te lietas. Šeit ir vēl viens tāds piekariņš no Radomas universitātes. Šeit ir bloknotiņš. Šeit mēs dabūjām pildspalvu, vēl vienu bādīvāšu dušu želēju, un kopā man tagad ir 3 tādas šādu te piekariņu atsturotāju. Ļoti daudz konfekts bija, es paņēmu šo te čupu. Visiem standiem bija konfekts. Es neņēmu no visurienes, būtu bišķi pat raku, bet jā, es paņēmu vienu šo te, visās ļoti smuka. Un tad šeit varēja atstāt savu vārdu. Es nezinu, vai jūs redzat. Jā. Un viņi iegravēs tādā kā šādā kaklarotiņā. Grūti nofokusēt tā, lai redz, bet jā, kaut kā šādi izskatās. Labrīt, es atrodos nekurienes vidū. Labi,
pamodos, pēdu brokastis, uztaisīju sev karstu tēju līdzņemšanai, paņēmu visādus uzkodiņus, jogurtu, ābolus un tā tālāk. Esmu apģērbusies. Cerams silti, cerams ērti. Un iekāpu autobusā, pusstundu nobraucu ar autobusu un esmu kaut kādā rajoniņā. Mans mērķis ir aiziet līdz mežam, uztaisīt tādu lielu apli. Nav svarīgi, cik daudz īstenībā, es vienkārši gribu pastaigāties, pabūt pie dabas un pabūt ar sevi, jā. Jo īstenībā es neesmu šeit nemaz tik ilgi, bet pēdējās dienās jūtos diezgan nogurusi. Daudz pavadu laiku tajās kompānijās visās, kas mums te ir, un ļoti nogurdina tas fakts, ka es teiktu 99% no visiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši uz šo Erasmusu, ir no Turcijas. Protams, tie cilvēki cenšas sarunāties angliski, viņiem automātiski viss pārēt uz turku valodu. Turciski viņi sāk runāt, jo tā ir viņu pirmā valoda, un viņiem tā ir ērtāk. Un, jā, tad diezgan grūti komunicēt, jo viņi varbūt kaut ko nezina angliski vai aizmirst angliski, sāk runāt savā valodā, un tad diezgan nogurdina īstenībā, jo nav tās komunikācijas tādas, kā man ir bijusi citos projektos. Tāpēc esmu diezgan nogurusi. Nav bijis arī tik daudz par ko runāt, ar ko runāt, un vispār jā, tas viss atmosfēra ar to, ka visi ir tādas vienas kompānijas, var teikt, un tad to es pilnīgi tāds kā svešais starp savējiem. Es bišķi nogurusi, jā, un es domāju, ka ir brīvdiena. Tāpat nav nekādu plānu, skola vēl nav sākusies, tā kā mums nav nekāda mājas darba, nekas nav jādara. Un vēl nav pārāk augsts, varētu braukt uz mežu, pastaigāties un atpūsties. Tā kā tas ir tas, ko es šodien darīšu. Nofilmēšu pāris kadrus ar mežu un kaut ko es daru. Bet būtībā šī diena ir par atpūtu un atslēgšanos no visa tā un pabūšanu ar sevi. Es braucu autobusā cauri tādiem kā māju rajoniem, ir kā galvenā iela, bet savukārt mājas. Un tad vienā brīdī ceļš ar līkumu pagriezās pa labi, un es sēdēju telefonā, meklēju savu pieturu, lai nepalaistu garām. Un es pats ļaucu uz augšu, mēs esam iebraukuši mežā, un tā sajūta tā, neizskatīt, tā vienkārši tā, wow, sajūta, ka tu esi mežā. Neizskaidrojami, bet ļoti patīkami. Šobrīd saku, esmu māju rajonā, bet esmu ceļā uz mežu, un es gribu vēlreiz to wow sajūtu viņā pabūt pāris stundas, atslāpt, nomierināties, atpūsties, un tad jābraukt atpakaļ un sākt jaunu nedēļu. Esmu nogājusi gandrīz 20 km, tagad esmu autobusu pieturā. Kāds 20 minūtes jāpagaida ir autobusu, un tad jau es braukšu mājās. Pulkstenis ir kaut kādi 4:20. Jā, apsēdos pa ilgiem laikiem, un kājas jā, ļoti sāp. Bet vajag forši īstenībā. Es domāju, mājās pēc dušas un ar vakariņām būs tāda forša patīkama noguruma sajūta. Tā kā vēl bišķīt, un es būšu mājās. Labrīt, pulkstenis ir 7:30 no rīta. Es ielu savus makaronus. Mēs pēdam, sataisamies un esam ceļā uz Varšavu. Tāpēc, jā, ir ļoti ātri paēst, sataisīties. Tad mēs ejam uz autobusu, tad mums ir 1 stundu vilciens uz Varšavu. Un tad jau iesim staigāties. Mēs esam Varšavā. Pulkstenis ir, es nezinu, cik ir pulkstenis. Paņēmām kafiju, tagad sēžam parkā, kāds pīpē, dzeram kafiju. Pie mums pienāca čalītis kaut kāds,
Un viņš sāk runāt ar mums krieviski, mēs divi tā ar vienu čalīti citu saprotam krievu valodu, parunājam ar viņu krieviski. Un vienā brīdī viņš saskaitīja, cik mēs esam, viņš tāds, 1, 2, 3, 4, atstāja savu maisiņu, pateica, tā kā, pieskatiet manu aliņu, un vienkārši aizgājām, mēs šobrīd sēžam, tā kā, skatāmies uz viņa maisiņu. Nav nejausmas, kur viņš palika, tā kā, es ceru, ka viņš atnāks, un es ceru, ka tā nāk kāda bomba vai kaut kas tam līdzīgs, jo tas būtu ļoti fucking smieklīgi, ja mēs tagad visu uzsprākt. Labi, tas nebūtu smieklīgi, bet, jā, mēs šobrīd sēžam ar... Oh, for real coming. Viņas saka, ka viņš nāk, un redzēsim, jo viņš mums saskaitīja, tā kā, mums ļoti interesanti, ko viņš tā kā aizgāja, kam pakaļ. Mums redzēsim. Nostaigājām 11 kilometrus un tagad atnācām uz vegānisku vietiņu paēst. Es pasūtīju stir-fry nūdeles un redzēsim, kā garšo. Say hi! Hi! Look at the fucking trains. It looks... Say hi! Hi! Mēs vienkārši tāpatās esam 53. stāvā, tur nav jumts, mums līdz ir lietus un apkārt ir stikla sienas. Un tas tornis ir vēl augstāks, tikai tur ir migla un tu neko neredzi. Un tur ir stikli, tā kā, un tur ir pilsēta apakšā 53 stāvu zemāk. Es vemšu. What? Mans telefons fokusējas uz lietu, bet tur lejā ir pilsēta, vienkārši ārā ir mākoņains un lietains. Un mēs esam 53. stāvā un kaut kur tur apakšā ir maz mašīnītes. Četrdesmit 9. stāvs platforma. Protams, ir migla, neko neredz, bet tā kā... What? Pulkstens ir gandrīz 8, mēs esam nostaigājuši 15 km pa Varšavu, un pēc kādām 10 minūtēm mums ir vilciens uz mūsu pilsētiņu. Esmu diezgan noguruši, jo tomēr mēs esam visu dienu staigājuši pa Varšavu, un esmu ļoti excited braukt jau uz mājām un iet dušā un iekrist gultā. Tā kā tā, braucam mājās. It was at this moment he knew. He fucked up. Hi, vlog! I fucked up. That's what she said. Oh my god. She's still joking. Pulkstens ir gandrīz 10 vakarā. Šitie ir mani bebīši. Mēs esam mājās. Protams, diena nevarēja beigties normāli. Es jaušu klipu, protams, vai ne, ja mēs to noteikti nofilmējām priekš šī burvīgā vloga, kuru skatās 5 cilvēki. Čau, mamu. Bet, jā, mēs kāpām ārā no vilciena, un lai iziet no vilciena tā kā uz pilsētu, kur autobus brauc, vajag noiet lejā pa trepēm, tā kā tunelī, jo vilciena platformas ir augstāk. Un es gāju lejā pa trepēm, un es paralēli skatījos telefonā, apastītos, cikos ir autobus. Un jūs zināt to foršo sajūtu, ka tā kā, jums liekas, ka tur vairs nav pakāpiens, bet tur īstenībā tā kā ir pakāpiens. Un, jā, jūs tā kā
noskipojat, es nezinu, kā latviski noskipojat, vienkārši izlaižat vienu pakāpienu un nokāpjat tā kā pārāk tālu. Bet jūs smadzenes domājat, ka tur ir mazāk vieta nekā bija, un jūs to neizreikinājāt, un tad jūs kāja tā kā iet nevis normāli šitā, bet tā kā šitā te. Jā, es izmežģīju potīt. Erasmus vlogs 2. nedēļa. Let's go, izmežģīt potīt. Pulkstens ir 11:32, mums pēc kaut kādām 15 minūtēm sākas lekcija. Mana kāja vēl, protams, ir fucked up. Izsaukšu taksi, mēs brauksim ar taksi, jo es neiešu 20-25 minūtes ar kājām. Tā kā kaut kā tā, braucam uz skolu. Mums šodien ir poļu valoda iesācējiem. Vēl joprojām braucam ar taksi, manai kāja jau ir labāk. Domāju, ka pēc tam iešu uz skolu ar kājām, bet šodien vēl brauksim ar taksi katram gadījumam, lai nepārslogotu kāju un visu sadzītu kā vajag. Brīdi ir sestdiena, pulkstens 10:24. Uz manīm skatās cilvēki un smējās par manīm. Bet mums ir kaut kāds pasākums skolā. Let's go. Someone? Oh, yeah, I can see you. Skolā bija kaut kāds jaunā mācību gada sākums, inaugurācija kaut kāda, un tas aizņēma daudz vairāk laika nekā koordinatoram likās, nekā mums likās. Vairāk kā 2 stundas, visi runāja tikai poliski. Kaut ko centos saprast, kaut ko arī sapratu, kaut ko varēju iztulkot arī meitenēm, kas vispār nesaprot poļu valodu. Man vieglāk gāja, jo ir tomēr tā līdzība ar krievu valodu, bet bija ļoti garlaicīgi, un pēc tam gaidījām vienkārši, kad beigsies pasākums. Bija uzklāts arī galds visiem ar dažādām uzkodām, saldumiem, un tad viņi pasniedza veselu cūkas cepeti. Ja kāds nezina, esmu vegāns, vegāne, nebāžu to nevienam acīs, vienkārši man nebija patīkami ko tādu redzēt, un es visu vēl smaržoju pēc tās cūkas, un ak, mans Dievs, bija traki. Tāpēc es no turienes izgāju ārā, un gaidīju visus vienkārši fojē, uztaisījām vienu kopbildi, un tad jau arī beidzās viss pasākums. Grupiņa cilvēkiem savācās, lai iet pasēdēt kaut kādā kafejnīcā vai bārā. Es izlēmu, ka es iešu uz viesnīcu, jo nav vispār nekāda garstāvokļa komunicēt, bet īpaši tad, ja visi komunicē citā valodā, un angliski uz angļu valodu pārslēdzās ļoti, ļoti reti un minimāli, un nav baigi tāda forša sajūta tur atrasties. Ja īpaši šodien nav nekādas vēlmes runāt un censties un izlikties, ka viss ir baigi labi. Tāpēc es vienkārši eju uz mājām. Kaut kā tā? Vienai no meitenēm, kas šeit dzīvo kopā ar mani, šobrīd dzīvē ir tāds nedaudz sarežģīts periods, lai neteiktu vairāk. Un es izdomāju, lai viņu iepriecinātu, nopirkt visādas lietiņas, kas man liekas, ka viņai patiks un garšos no visa tā, ko es esmu dzirdējusi par viņu. Un tādu kā mazu dāvanu uztaisīt, lai viņa jūtas labāk, tā kā es biju veikalā, vairākos veikalos, sapirku visādas mazas lietiņas, un tagad likšu to visu smukā maisiņā, un es ceru, ka viņai patiks, un es ceru, ka viņa jutīsies labāk, un kaut kā tā, atklās ar savu kaut kā tā. Es pat nejūtos diezgan labi, bet kaut kā likās iekšēji, ka vajag kaut ko izdarīt jauku kādam cilvēkam, un varbūt tas arī mani kaut kādā veidā padarīs priecīgāku. Tāpēc tagad es jums parādīšu, ko es nopirku, un mēs ar jums kopā to visu saliksim smukā maisiņā.
aiziet. Es sēžu uz grīdas, jo mana gultā ir ļoti daudz mantas, un es neesmu paspējusi to visu sakārtot vēl, jo mēs steidzāmies kā parasti no rīta. Tāpēc mēs šo darīsim uz grīdas. Un pēc tam es sakārtošu visu. Es gribu vienkārši paspēt celikt to maisiņu kopā, pirms viņas atnāk mājās. Jo istabas kārtošanu es varu atlikt uz jebkuru laiku, bet gribu, lai tas maisiņš jau stāv gatavs uz to brīdi, kad viņi atnāks. Tāpēc paiedām mēs sēžam uz grīdas, un pēc tam es ķeršos klāt istabiņas uzkopšanai. Es ceru, ka jūs mani redzat. Tātad maisiņš, ko es nopirku, ir ar uzrakstu rudens, bet tur virsū ir savas lapas un ķirbji, un viņa stāstīja, ka viņai īsti nav rudens tajā valstī, kurā viņa dzīvo, un viņiem parasti ir vasara un uzreiz ziema, un visas lapas un visi ķirbji un visi kastaņi, ko viņa redz šeit, viņa ļoti priecājas par tiem, tāpēc es ieraudzīju šo te maisiņu, un es domāju, ka tas varētu būt riktīgi mīlīgi, tāpēc mums būs šās te maisiņš. Tad es nopirku puķes. Es gribēju nopirkt grieztos ziedus, bet lielveikalā, kurā es iegāju, nebija īsti griezto ziedu, vai tie, kas tur bija, izstījās ļoti nesmuki, tāpēc es domāju nopirkt puķi podiņā. Nezinu, ko viņi darīs ar viņu, kad mēs brauksim prom no šejienes, bet vismaz visu šo laiku, kamēr viņi būs šeit, šī puķīte plauks, jo šobrīd ir plaukuši tikai 2 ziediņi un pārējie citi, ja jūs redzat, vēl tikai plauks, un es ceru, ka šī puķīte viņu iepriecinās katru dienu, kad viņa uz viņu skatīsies, un viņai būs nedaudz priecīgāk ap sirdi. Tad es nopirku 3 dažādas sejas maskas ar domu, ka viņiem var izmantot viņas sev, vai tā kā mēs esam tāds kā mini trio šeit, tad mēs varam kopā 3 uztaisīt sejas maskas, vai arī viņi var taisīt viņas vienu pati. 3 dažādas. Vienkārši liekas tāds ritīgi mīlīgs žests ar mērķi atpūsties, atslābties, atslābināties, novērst domas uz kaut ko citu, tāpēc šādas te sejas maskas. Tad es nopirku bezalkoholisko alu ar ābolu un ķiršu garšu. Es stāstīju meitenē, ka mums Latvijā ir ķiršu alus, un viņš ir ļoti garšīgs, bet nekur šeit es nevarēju atrast. Un vienīgais, ko es ieraudzīju vistuvāk tam, bija ķiršu ābolu. Es noteikti ticu, ka tas vispār negaršos tuvu tam, kas ir mums Latvijā. Bet es jau viņām teicu, ka es plānoju braukt uz Latviju ciemos, un es atvedīšu viņām pagaršot Latvijas ķiršu aliņu. Ja esmu iepaustojis šo vlogu, tad ierakstiet komentārā, kurš no ķiršu aliņiem ir visgaršīgākais un kuru ir vērts vest pagaršot citiem cilvēkiem no citām valstīm. Tātad šis te aliņš bezalkoholiskais. Šis ir bezalkoholiskais īstenībā, un tas ir diezgan foršs. Un tad es nopirku šādus te dark brownie cepumus, jo viņi teica, ka viņi ļoti garšo mīkstie cepumi, nevis cietie, un es ļoti ceru, ka šie būs mīksti un ka viņi tiek garšos. Kā arī es iegāju kaut kādā veikliņā, kur bija kaut kādas arī lietas no Latvijas, Krievijas, ar krievu uzrakstiem, pat ar latviešu uzrakstiem, un es nopirku savas puķu sēklas, jo viņas bija minējušas, ka viņām abām garšo, un šeit viņas nebija tādas redzējušas, un man bija tāds, viņas tā kā visos veikalos, bet, jā, es domāju arī pie reizes paķert šīs te. Pārējais, kas ir maisiņā, tas ir, nē, es gribēju teikt, ka pārējais, kas maisiņā ir manām vakariņām, bet nē. Es vēl nopirku šādu te mazu mantiņu. Tie, kas zina, man ir tāda pati tikai ar vienu redzīti. Un kāpēc tieši tāda? Tāpēc, ka tā mantiņām ir vārdi un ir dzimšanas dienas. Un tā, kas man ir, viņai ir dzimšanas diena tajā pašā dienā, kad man. Un tā, kas šeit ir dzimšanas diena tajā pašā dienā, kad tai meitenei. Un es domāju, ka tas varētu būt ritīgi mīlīgi. Pielikt pie somas vai vienkārši maza mantiņa, kas dala dzimšanas dienu kopā ar viņu, man liekas, ritīgi cute. Pārējais, ko es nopirku, ir man uzkodām vakariņām, bet šis ir viss, ko es likuši tajā maisiņā. Un tad jau aiziet!